Elvis pelnītu šobrīd miljonu, tad... Nu, viņš būtu uz izķeršanu. Līdzjūtējiem šis brīdis, es teiktu, tāds visintriģējošākais, ka tu vari padomāt, paspekulēt, kur viņš varētu doties. Kolumbusas plāns ir vienkārši neeksistējošs. Ja viņš eksistē, tad viņš ir uzskricelēts uz kaut kādas salvetes. Sveicināti hokeja podkāsta devītnieki, skatītāji un klausītāji. 35. epizode ir klāta. Es Lotārs Zāriņš, Ulis Broži kā ierasts, un šīs dienas temats Elvis Merzļikins. Vārdsargs, kurš tiks aizmainīts. Tu esi pārliecināts? Es esmu pārliecināts, jā. Ja iepriekšējā reizē man bija tās šaubas, kad es kā teicu, jā, viņu varbūt aizmainīs, varbūt nē, es domāju, ka viņu aizmainīs, jā. Pietiekami daudz ir noticis kopš pagājušās nedēļas. Tāda kārtīga ziepju opera sanākusi. Tur scenārija maiņas, virziena maiņas, tāds kārtīgs zigzags. Bet es tā aizdomāju, tu zini, no kurienes vispār ir cēlies termins ziepju opera? Nē, tas ir tāds labs, sāķīgs jautājums. Es pieņemu, ka kaut kur no Spānijas. Kāds būtu tavs izskaidrojums, ja tev tagad kāds pateiktu, definē ziepju operu, no kurienes ir izcelsme šim te vārdu salikumam? Kāpēc tā sauc? Bija diena, kad apkopēji tīrīja grīdas ar ziepēm, un sieviete netīšām paslīdēja, un viņi uztaisīja tādu dziedājumu, ka izveidojās vienkārši ziepju opera. Un tad saprata cilvēki, ka jā, tā būs ziepju opera. Mans skaidrojums bija, ziepju operas parasti iet pa dienu, tēmētas uz, agrākajos laikos viņas bija populāras, tēmētas uz mājsaimniecēm. Un līdz ar to varētu būt tā, mājsaimnieces mazgā traukus un kaut kas iet fonā, un tāpēc ziepju burbuļi tur kaut kur lidinās. Bet izrādās iemesls ir ļoti vienkāršs. Kādreiz ziepju operu galvenais sponsors bija ziepju ražotāji. Un tāpēc viņus iesauc par ziepju operām. Ok, tik vienkārši. Es domāju, ka tur kaut kāds zemāks. Mūsu skaidrojumi tavs ir īpaši bija daudz labāki. Es pilnīgi piekrītu. Jā. Ja kāds grib iet izlabot Wikipēdijā, ielikt atsauci uz šejien, tad droši. Droši. Mēs būsim tikai pateicīgi, bet galvenais ielieciet linku. Jā, ielieciet laiku arī šeit, subscribe, un tagad mēs ķeramies pie lietas, nevis definējam ziepju operas, bet iztirzājam ziepju operas. Kas ir noticis nedēļas laikā? Godīgi sakot, es neatminos, kad visi lielākie hokeja podkāsti Ziemeļamerikā, ne tikai lielākie, arī lielāki, mazāki, viena no galvenajām tēmām liek kādu latviešu spēlētāju. Un šajā reizē tas ir Elvis Merzļikins, kurš brieda tas viss, kā saka, tā mīkla brieda bija nolikta maliņā. Iepriekšējā reizē, kad mēs runājām, tad nekas vēl tik ļoti nebija uzbriedis, lai veidot pīrāgus, bet šobrīd jau var mīcīt to mīklu un veidot pīrāgus un skatīties, kas notiksies. Respektīvi, Elvis ir pateicis, ka viņš grib prom no Columbus Blue Jackets komandas, viņš grib, lai viņu aizmaina projām. Pieprasīs maiņu. Un, protams, mums jāsaka liels paldies arī mūsu draugiem Balcī par šīm omulīgajām telpām. Un, ja vēl tu neesi apdrošinājis savu bērnu, tad noteikti to var izdarīt. Hokeja podkāsts ir tie atslēgas vārdi, kuriem var dabūt 10% atlaidi visiem Balcī pakalpojumiem, Otsta, kasko, bērnu apdrošināšana, dzīvokļu apdrošināšana, visi iespējamie pakalpojumi. Un, protams, arī Eiropas Hītu radio. Bez viņiem nebūtu šāda tehnika, nebūtu tik laba labskanība un, protams, arī tik laba mūzika, ko klausīties mašīnā. Tā kā paldies mūsu lieldraugiem, un tagad atgriežamies apkai pie podkāsta. Bet es saprotu, ka tev ir pretargumenti, ka tomēr viņš nav pieprasījis maiņu, ja viņš tev runājis. Ar mani viņš nav runājis, viņš ir runājis ar tavu kolēģi Raimondu Gekišu. Jā, sporta studijai YouTube ir garā intervija, pēc šī podkāsta iet es domāju, ka automātiski pārliksies, jā. Bet, Jā, bet pēc tam, sākumā Elvis pasaka, ka viņi ir vienojušies ar kluba vadību par to, ka ir jāmeklē jauns scenārijs. Tad pēc izcīnītās uzvaras pret Teodoru Bļugeru un Vancouveras Canucks tā brīža NHL līdervienība Elvis pasaka, visi zina, ka es pieprasīju maiņu. Visi bola acis, jo neviens nezināja, ka tu pieprasīji maiņu. Latviski viņš arī saka, ka viņš pieprasīja maiņu, bet tad The Athletic ir raksts, kurā Athletic žurnālistam, Kolumbusas apskatniekam Āronam Portlainam Elvija aģents skaidro to, ka Elvis vienkārši ir valoda barjera, Elvis pārteicās, maiņa nav pieprasīta.
kārtīga ziepju opera, ir mums no kā ceptos pīrāgus, bet tiem pīrāgiem jau vajag arī gaļiņu, vai ne? Un tā galvenā gaļiņa šajā brīdī, kad mēs gaidām, uz kurienu viņa aizmainīs, vai aizmainīs, kad aizmainīs, kas tiks dots pretī. Nu, lielākais šobrīd tas rūpju bērns mums ir izsmadziņot, no kur tad viņš varētu nonākt. Jā, nu tas un kad viņš varētu nonākt, jo iepriekš jau arī mēs runājām par to, ka sezonas laikā neizskatās diezko iespējami. Nu, vienīgais variants, kuru es pieņemu sezonas laikā, viņi varētu aizmainīt, ja kāda no playoff komandām kāds pirmais vārdsargs satraumējās, tiešām ir tāda trauma, ka līdz sezonas beigām tiek ievietots ilgtermiņa savienoto spēlētāju sarakstā, un tad, L var iemainīt. Tas arī nav izslēdzams variants. Bieži vien vārdsargs satraumējas un ir nepieciešama papildus spēki. Jā, bet mēs varam paspēlēt labais policists, sliktais policists, jo iedomāsimies, ir tāds scenārijs, kāda stabila komanda, varbūt ne galvenie favorīti, bet komanda, kas ir diezgan stabila playoff pozīcijās, traumas dēļ pazaudē savu pirmo vārdsargu. Tu šajā brīdī droši vien, ir kāds 10 komandas, kas reāli var pretendēt uz Stanley kausu. Tā ir neparedzamākā izspēle pasaules sportā. Tā ir. Vai tu tajā brīdī, kad tu domā, mēs varam pacelt tajā jūnijā vai jūlijā, kad cik vēl ceļ Stanley kausu, mēs varam pacelt Stanley kausu. Vai es redzu, ka mēs to varam izdarīt ar vārdsargu, kurš savā NHL karjerā ir aizdījis 2 playoff spēles? Un vai tu tajā brīdī nesāc skatīties? Tāms ir Anaheima, it kā Džonu Gibsonu ir gatava aizmainīt. Calgary it kā ir gatava aizmainīt Jakobu Markstrēmu. Monreāla it kā ir gatava, nevis it kā, viņa reāli ir gatava aizmainīt Džeku Allenu. Labi, Allenu paņemam malā. Gibsons un Markstrēms kādā atsevišķā brīdī ir uzskatīti par NHL labākajiem vārdsargiem. Sanākā, nesanākā pagātnē, bet viņiem ir tas status mums šeit pavisam citāds. Es tev piekrītu. Viņiem ir arī lielāka pieredze un viņi arī vecāki. Savukārt Merzlikins ir gados jaunāks. Var paskatīties varbūt uz pieredzi, kā bija Las Vegas Golden Knights ar Aidanu Hillu. Viņam jau arī nebija diezko plaša pieredze izslēgšanas mačos, bet beigās viņš aizveda komandu līdz Stanley kausam pagājušajā gadā. Es nesaku, ka tas nav iespējams. Es vienkārši domāju no tādas pozīcijas, es esmu Stanley kausa kaut kur pretendents, ģenerālmenedžers, uz ko es skatos uz vārdsargu, kurš pirms kādām 2 sezonām bija tajā brīdī NHL labākais, kuram šī sezona atkal ir ļoti solīdas, runāja par Markstrēmu. Pagājušā sezona, tāpat kā Elvim metam izkastē. Ja man ir jāizvēlās, tad es droši vien skatos uz Zviedriju, nevis uz Latviju. Uz Zviedriju. Bet varbūt mēs varam paskatīties uz tām iespējamiem variantiem, kurEls varētu nonākt. Varbūt arī savā ziņā tādiem sapņainiem, interesantiem, kas līdzjūtējiem šis brīdis, es teiktu, tāds visintriģējošākais, ka tu vari padomāt, paspekulēt, kur viņš varētu doties. Izveidojām storiju, Instagram rīlu par Elvi stāstu, un diezgan daudz cilvēku bija iekomentējuši, ka gribētu viņu redzēt New Jersey Devils komandā. Komanda, kas ir talantīga, kurai noteikti nepieciešama vārdsarga līnija. Kurš savā laikā ir spēlējis tavs mīļākais vārdsargs? Jā, Martin Brodeur. Starp citu, stāsts no pasaules čempionāta. Tas jau bija aizmirsts 2018. gadā. Labi, ka man ir tāda atmiņa par taviem dzīves notikumiem. Tas ir, kā saka, neliela enciklopēdija. Tomēr arī vecāks. Bet bija 18. gads, Latvija tika ceturtdaļfinālā. Esam Kopenhāgenā, tūlīt gatavojas Latvija spēlē pret Zviedriju, un es skatos, ka pa gaitē nāk tāds vīrs, mazliet masās smagāks nekā agrāk, varbūt nav pašos spēka gados, bet tas ir Martins Brodeur, un man tajā brīdī bija uzvilkt New York Rangers maiciņu, un es droši piegāju klāt un jautāju, klausies, Martin, tu varbūt vēl es kļūt par aģentu New York Rangeriem? Bet ja nopietni, tad es vienkārši paprasīju fotogrāfiju, un viņš tajā brīdī laikam pateica, ka tomēr tas logo ir jāpiesaist. Nē, viņš pat neievēroja, un tu paprasīji viņam, vai var nofočēties, un tad tu iedod savu telefonu man, tu nostājies, un tad tā paskaties, un tāds angliski pasaki, laikam šitas jāizvēr ciet, un aizvēlta savu džemperu, un viņš tā kā paskatās, un tāds... viņš uzliek pārakstu beigās. Negluži, bet... Bet Devils tas ir viens no variantiem. EHR. Mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podkāsti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot.
Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. IHR.FM. Kāda tev šķiet, kas ir tie tīkamākie, varbūt, Mēs runājam par sapņu scenārijiem vai mēs runājam par reālākajiem scenārijiem? Jo manas atbildes būtu pilnīgi dažādas. Pilnīgi dažādas. Es domāju, ka mēs varam sākt varbūt ar reālākiem scenārijiem, pēc tam varam piemest sapņu. Man ir vairāk sarakstītie sapņu varianti. Nu, tu jau esi tāds sapņotājs. Es vairāk esmu sapņotājs, jā. Romantiskais sapņotājs. Nu, reālākais variants, manuprāt, ir New Jersey Devils. Diezgan stabili, ja mēs tā pājam cauri. Komandai ir ļoti labs uzbrukums, viens no labākajiem NHL, tūdaļais piecinieka. Komanda pietiekami sakarīgi arī spēlē aizsardzībā. Un, ja uzbrukums viņiem ir 7. labākais līgā, tad vārdsargi pēc statistikas viņiem ir 30. labākajā līgā. Un vārdsargi ir galvenais, 30. Nevar jau teikt 30. 3. švakākajā līgā. Vārdsargi ir vienīgais iemesls, kāpēc viņš šobrīd atrodas ārpus playoff zonas. Pagājušajā sezonā viņiem Vīteks Vanačeks, Čeks, regulārā sezona laba, playoffs aizmirst, kā slidot un turēt nūju. Šveicietis Akira Šmits debijas sezona pārsteidzoši laba, un playoffā viņš pārņēma to lāpu un aiznes viņu līdz 2. kārtai, kur viņus kārtīgi Karolīna nomizoja, bet bez viņa nebūtu droši vien tikuši tik tālu. Tieši Rangers pieveic 1. kārtā 7 spēlēs. Un tad viņi tagad no farmkluba ir izsaukuši vārdsargu, kurš spēlē pietiekami normāli, bet skaidrs. Tas ir apmēram tāds pats stāsts, vai tu gribi uzticēties viņam, ja tu tēmēsi Stanley Kausu. Vārdsargi ir vienīgais trūkums tur. Skaidrs, tur atkal tas, ko mēs arī iepriekš esam stāstījuši, un tas, ko mēs varam atgādināt arī tagad, NHL, algu griesti. Tas nav NBA, kad tu vari pārtērēties un vienkārši par katru pārtērēto dolāru tu samaksā vēl $1. Soda naudā. Soda nauda. NHL tas nav iespējams. NHL ir ļoti strikti viss ir atrunāts. Kārtīgi griesti ielikti, nevis kaut kāds putu plasts. Un tad, robeža ir noteikta un tu nedrīkst kāpt augstāk. Un New Jersey vietas tur nepietiek. Ja viņi grib, tad viņiem ir jāmaina prom kāds spēlētājs, vai viņi grib mainīt prom kādu spēlētāju. Varbūt pret Kolumbusai var atdot kādu līdzīgu līgumu, piemēram, pretī. Tāds scenārijs. Tas ir šobrīd tas lielākais šķērslis, jo es domāju, ja Elvis pelnītu šobrīd 1 miljonu, tad... viņš būtu uz izķeršanu. Es nezinu, droši vien, labi. Vairāk droši vien, jā, es teiktu, jā, īstenībā uz izķeršanu, jā. Daudzas komandas viņi gribētu un sāktos vairāk solīšanu. Šobrīd ir tā, ka līgā ir 4 diezgan draņķīgas komandas, kas var atļauties viņu līgumu bez nekādām izmaiņām, un tad mēs varam tur iet cauri. Nashville var atļauties, viņiem ir Jūsa Saros, kurš ir top 5 vārdsargs NHL. Buffalo ir 3 vārdsargi, visi bēdīgi, bet ir 3. Kāds brauc Buffalo, var noslēgt karjeru. Jā, ir Čikāga, kurai šobrīd Merzdikiņu droši vien nevajag, jo tas traucētu viņu izredzēm tikt pie pirmās drafta izvēles. Man tieši Čikāga būtu bijis viens no tiem variantiem. Es domāju, varbūt vasarā viņi būtu interesēti. Tagad viņiem tas tikai traucētu. Viņiem tagad ir jāslīd uz leju, nevis jāmēģina. Fani būtu neapmierināti, kad komandas spēja uzvarēt. Tas būtu kā kādreiz Buffalo, kad viņi tur smagi tankoja un katrs vārdsargs, kurš uzvarēja spēli. Nākamajā dienā tā jau Somija bija sakrāmēta, bija tāds ejs lidost, mēs nopirksim tev. Mēs vēl nezinām, uz kurien. Bet, gaidi, mēs tev pateiksim līdz vakaram, uz kurien tu lido. Bet, New Jersey šobrīd, es teiktu, ir tāds vienīgais puslīdz reālais variants, ko es spēju iedomāties. Kaut kur Karolīna ir izskanējusi. Karolīna arī īstenībā varētu sazīmēt, bet Karolīnai kopš nomainījās īpašnieki, tur uz vārdsargiem naudu vispār cenšas. Viņam patīk taupīt ļoti. Tur pirms pāris gadiem bija Aleks Nedeljkovičs, kurš aizdīja ļoti labu sezonu. Tur virs 93% atvērītu metienu. Pēc gada viņam, pēc sezonas šis te viņam beidzās līgums. Karolīna pateica, paldies. Forši, ka tev beidzās līgums. Paldies. Pats var sakrāmēt savus mantus. Viņš Detroit devās, jā. Parakstīja Detroitā lielu līgumu, un pēc tam Detroitā nekas tur nesanāca, un Karolīna varēja ļauni ņirkt. Tāpēc, ka tā vārdsarga pozīcija arī mēs redzam, vienā sezonā New Jersey's vārdsargi ir ļoti labi, nākamajā sezonā New Jersey's vārdsargi nespēja futbola bumbu noķert. Līdzīgi kā Kolumbusai šodien. Jā, Elvis pagājušajā gadā pilnīgi slikts. Šo sezonu tāds, es mēģināju definēt, kur viņi ielikt NHL. Tāds angliski ir tas teiciens upper middle class. Tā kā
Kādas tulkojas? Vidējās klases. Vidusslāņa krējums, nevis sabiedrības krējums. Tur ir Jūsas Sāros, tur ir Helebaks un tādu vārds. Tāds vidusslāņa krējums, tā kā vidusslāņa augsts. Tev kaut kāda privāta māja Pierīgā ir. Nav tā villa, kas ir varbūt 2 mājas tālāk, bet tev ir solīts īpašums, dārziņš. Dārziņš ir iekopts, pāris dobītes. Sniegs ir jāšķūrē ziemā, vasarā toties var grilēt, ir kur sunim paskrieties. Uzaicināt, uzaicināt mūs, ja kāda no tāda māja. Aiciniet. Mēs varam sētā uztaisīt podkāstu. Atvērto podkāstu. Starp citu brīvdabas podkāstu. Mums tās idejas nāk. Es domāju, ka viņas varētu kaut kad realizēt. Mums jau bija pasaules čempionāta laikā, bet tas jau nebija aiz labas. Vienkārši izlika ārā. Mums vienkārši nebija, kur likties. Mums nācās taisīt podkāstu sētā. No defekta par efektu mēs tomēr pārvērtām. Labi, viens reālais, 2 reālie varianti izskanēja. Tavs sapņu scenārijs. Mans sapņu scenārijs, kā redzam, sapņi ļoti satraucies. Jā, ja tas notiks, es būšu ļoti priecīgs. Detroit Red Wings. Tā ir ideja tāda, vismaz man personīgi arī tāda bērnības komanda, man liekas, diezgan daudz izgājuši tam posmam. Detroitā redzot, kā Zviedri tur ir diezgan daudz aizduši arī komandu līdz Stanley kausiem. Un vismaz šobrīd var teikt diezgan augoša, varbūt ne tik strauji augoša komanda, bet ar vienu no labākajiem ģenerālmenedžeriem visā līgā, Stevu Aizermanu. Teiktu, ka mazāk nekā 7 gadu laikā es tā pieņemu, ka viņi izcīnīs arī Stanley kausu. Komandas apmaksātākais vārdsargs Ville Husso. Savainots. Savainots, jā, bet kas šajā brīdī ir tāds, varbūt savā ziņā pluszīme, bet skatoties vēsturi arī Jarmo Kekalainenam, kad bija Korpis Salota, likās, ka Korpis Salota tomēr Soms, un viņš vismaz savu tautieti noteikti atstās komandā, bet beigās aizmainīja prom. Kekalainens taču Soms reāli ienīst. Jā. Bija jau toreiz arī, tad, kad Dubois nodraftēja. Bija visi uzskatīja, Kekalainens ņems Somu draftēs. Pulu Jārvī, laikam, tajā gadā bija. Tas bija vispār šādi. Paņēma, pasūtīja Pulu Jārvī tālāk, nodraftēja Dubois. Abi bija nepareizās izvēles. Labi, viens šobrīd AHL cīnās, otrs ir ļoti pelnošs nulle Los Angeles. Jā, bet vismaz pelnošs. Un Husso varbūt šajā gadījumā būtu tas iespējamais darījums, kur varētu aizmainīt arī Elvi un Husso dotos uz Columbus Blue Jackets. Viņam vismaz šī alga ir 4,7 miljoni vienā sezonā. Detroitai algu griezt ir, un tā no vizuālās perspektīvas, es domāju, ka tas būtu simpātiski. No tādas, vairāk jau pieminēt, vairākas reizes ir arī Toronto Maple Leafs komanda, bet man liekas, katru reizi, kā ir lielāks lomas, lielāks spēlētājs, tā vienmēr tiek pieminēts vai Toronto vai Edmontona. Šīs komandas Toronto vienmēr vārdsarga līnija, cik es atceros, vismaz pēdējos gados ir ļoti klibojis. Šī sezona nav izņēmums. Tiesa gan šai komandai ir sanāk, 4 spēlētāji, katrs pelna ap 10 miljoniem. Vēl jau nav. Vēl nav. Nākamās sezonas būs vairāk, 11, tur vēl vairāk. Principā NHL vēsturē ir viens spēlētājs, kurš pelna 10 miljonus sezonā, kurš ir izcīnījis Stanley kausu. Tas ir Jacks Aikls. Pēdējais Stanley kauss Las Vegasā. Viņš kļuva par pirmo spēlētāju. Cik gadu laikā? Vēsturē. Jā, vēsturē, bet arī tos 10 miljonu vērtos līgumus tik daudz vēl nav dalījuši. Kopš algu griezt ir ieviest. Jā. Toronto būs 4 šādi spēlētāji. 4 uzbrucēji. Tur neatrastos vieta, bet tīri no vizuālās perspektīvas arī un no tā mārketinga viedokļa. Ja tu spēlē labi, tev ceļ debesīs, ja tu spēlē slikti, tev aprok zem sniega. Bet es domāju, ja Toronto spēlētu Elvis labi, tas būtu tāds baigais brīnums. Tas būtu simpātiski. Man patīk tāds. Bet tas ir, es saku, tie ir mani sapņi. Bet es domāju, tu pieminēji 2 komandas. Jā. Toronto mēs saprotam, viņiem naudas nav un nebūs. Viņiem nauda ir vairāk kā citam, kā Krišjāns Kariņš teikt. Tad naudas ir tik daudz, cik nekad nav bijis. Bet šie te algu griezti pieminēti. Ja viņi var tērēt, viņi var uzcelt sev 5 reizes lielāku halli. Viņi var vēl vienu komandu uztaisīt. Uztaisīt treniņu centrus, viņi var nolīgt katram spēlētājiem 5 personīgos trenerus un tā tālāk. Bet algās viņi nedrīkst pārtērēt. Viņiem vienkārši nav zem algu grieztiem vietas, lai ietilpinātu mežģīgiem. Tur aploksņa algas arī īsti nestrādā, tā kā tas nedarētu. Es nezinu, vai Toronto kāds ir pamēģinājis. Varbūt ir vērts. Ieviest jaunu sistēmu. Bet tā otra komanda, ko tu pieminēji, Edmontona, kas kaut kad rudenī izskanēja pirmo reizi. Rudenī Edmontona slīka naftā. Un
Panikas brīdis. Tajā laikā bija pamatot, es domāju, ka piesaukt. Šobrīd, kad komanda ir uzvarējusi 11 spēles pēc kārtas, kad Stuarts Skinners, kurš arī pagājušajā sezonā Jack Campbell izkonkurēja, Jack Campbell 5 miljonu AHL vārdsargu, visu labu. Viņš ir uzvarējis 15 no savām pēdējām 17 spēlēm. Tajā brīdī vai tev ir vajadzīgs cits vārdsargs? Nē. Tur pilnīgi bez variantiem. Vēl tāds simpātisks būtu arī Las Vegas Golden Knights. Es tīri skatos no tāda mārketinga viedokļa, mēs te sapņojam. Jā, Nē, tie ir sapņi, tie ir reāli tikai sapņi. Ja uz kādu no šīm komandām aizmainīs, tad skaidrs, ka mēs bijām viena no tiem galvenajiem iniciatoriem, kāpēc tas notika. Bet, ja tas nenotiks, tad tie tikai sapņi. Būsim godīgi. Tu vari droši uzņemties visus nopelnus. Ja aizmaini uz Toronto vai Las Vegas, es gan arī pie sevis domāju, Toronto tas būtu. Ne labākais, tas būtu interesantākais variants, tāpēc, ka Toronto ir vienkārši uz katru treniņu tev ir 47 kameras un žurnālisti ir gatavi tagad taisdomī savā laikā izkauties, lai dabūtu labāku vietu pie spēlētāja. Tev fotografē arī, kad tu aizēji uz veikalu pēc piena, apmēram tu esi zem lupas gan mēdīju lauciņā, gan arī skatītājiem. Jā, un vārdsargam grūta vieta, kur atrasties, bet Las Vegas, man liekas, Toronto interesantākais, Las Vegas, protams, labākais, bet tas sapņu scenārijs, kur absolūti nav reāli, bet tāds, kuram es būtu gatavs iedot, vismaz 2,5% iespēja. Man joprojām, tas bija pirms mēneša, man joprojām ir Los Angeles Kings. Los Angeles Kings, un tur arī ir šādas tādas izmaiņas notikušas, jo tur otrais numurs dabūja traumu un sezona ir beigusies. Pirmajam numuram, kurš gan piedalīsies zvaigžņu spēlē, Kemam Talbotam, pēdējās 10 spēlēs 9 zāģi. Tāda normāla husvārna ir paņēmis rokās un iemaucis kārtīgi zarā. Pirmais vārdsargs zaudēja 9 no 10 spēlēm. Komanda gan joprojām ir play-off zonā. Tur tā lieta, jā. Tur gan Edmonton arī nāk no aizmugures kā tāds čūču ātrvilciens. Tas būtu mans tāds iespējamais sapņu scenārijs. Jā, tas ir tāds, interesanti jau tā paspekulēt, bet beig galā man tā nojauta ir, ka, cik mēs arī pēdējā reizē runājam, ka visdrīzāk tomēr sapzonā notiks šis maiņas darījums, jo šobrīd komandas vai steigsies mainīt un ķert. Saprast, ja būtu Elvim tiešām tie 30, 33, 34 gadi, viņam tā pieredze būtu. Vecums jau šajā situācijā pat varbūt bet ir no tās pieredzes. Ar to līgumu kopā, bet jāsaprot, līgums 5,4. Tas ir daudz. Viņš šobrīd šajā sezonā no spēlējušajiem 9. vislabāk apmaksātais vārdsargs. 8. Labi, pārbaudīsim, bišķiņ vēlāk paskatīsimies. Jā. Bet, labi, tas 8. 9. nav varbūt tik svarīgi arī, bet viņš ir ļoti labi apmaksāts vārdsargs savai pozīcijai un komandai, lai viņi iegūtu. Ja tā ir play-off komanda, ir jāatbrīvo līdzekļi. Un, ja tev ir jāatbrīvo līdzekļi, vai tu skaties uz Merzlikinu, vai tu skaties uz Gibsonu, vai tu skaties uz Alenu, vai tu skaties uz Markstrēmu. Un Merzlikinam pie tam līgums nav tikai uz šo gadu. Viņš vēl stiepjas garumā. Viņš pēc tam uz 3 sezonām, 2 sezonām. Vēl uz 3 sezonām. Ir šī un vēl 3 sezonas. Pēc tam vēl 3 sezonas. Tā ir ilgtermiņa saistības. Tās investīcijas. Un, man liekas, tā galvenais arguments ir tā pieredzes mugursoma, kas Elvim nav tik liela. Pagājušā sezona tā bija laba mācība. Šī sezona, varam arī, varbūt ieskicēt par to pašu Columbus komandu. Kas notiek ar to vadību un kā viņi cenšas viņam vērtību pacelt vai nomest, tad galvenais treneris saka, viņam no augšas saka, ka viņš nav jālaiž spēlēt, tad viņš atkal spēlē. Tur ir tāds pilnīgs hauss valda tajā komandā. Un zaudētāji jau ir abi divi. Gan Columbus šauj kājā, gan arī no Elvim reizes arī iešauj kājā ar to, ka viņš nespēlē reāli. Ja viņam dod spēlēt, un Daniels Tarasovs, kaimiņu valsts pārstāvs, kas tur ir, būsim atklāti, viņš ir ļoti tālu no pirmā vārdsarga lomas, ja komanda cenšas pārbaudīt, vai viņš ir pirmais vārdsargs, tur ir skaidri redzams, viņš nav pirmais numurs. Ko tu tagad vēl diskutē tur vispār? Elvis ir 9. labāk apmaksātais vārdsargs. 9. 9. Lūk. Es man pilnīgi neērti paliku. Tas tā, lai visu zinātu, ka mēs pārbaudām faktus. Jā, fact check. Bet tas, kas notiek Kolumbusā, man nāks pakasīt degunu, man nāks padomāt,
man nāks pateikt, viņi absolūti nesaprot, ko viņi dara. Kaut vai arī no tāda viedokļa, ka, nu labi, jūs esat izlēmuši, Elvis nav jūsu nākotnes vārdsargs, vajadzētu meklēt viņam komandu. Tad jūs absolūti visai pasaulē pasakat, ka mums ir 3. vārdsargs, viņš nekam, nu tādā veidā pasakot, viņš nekam neder, mēs viņam nevaram uzticēties, un tad šādā veidā jūs viņam nositat vērtību. Jūs visiem parādat, ka jūs gribat no viņa atbrīvoties, kas līdz ar to samazina viņa cenu. Nu jā, tur tā lieta, jā. Nu, tur nav, tas viss izskatās tā, mēs izdomājām, mēs darīsim šādi, kas notiks dienu vēlāk, par to mēs nedomāsim, nav laiks, man noskanēja tikko modinātais, man beidzās darba laiks, nu par to es domāšu rīt. Tad tu rīt atnāc uz darbu un tu redz, ka darbs deg. Es to gludekli laikam neizrāvu ārā. Ko varētu padarīt, tā kā, nu, pārlikt to darbu varētu, nezinu, aiziet parunāties ar sales nodaļu. Jā, tad tu sāc domāt, zvanīt ugunsdzēsējiem vai stāstīt visai pasaulē, ka tāds bija mans plāns. Tāds bija mans plāns. Nu, tas izskatās vienkārši absolūti no malas, nu, tik drausmīgi. Un palasot arī, ko Kolumbus fani domā. Nu, Kolumbus fani, es viņus apbrīnoju, ņemot vērā, ka komanda eksistē no 2000. gada un lielākoties tā komanda ir vazājusies pa beigām. Pāris labas sezonas ar Tortorellu. Tagad viņš Filadelfijā. Un tas būtu īstenībā ļoti labs darījums. Filadelfijā. Carters Harts, un es nedomāju, ka viņi tagad gribētu Carteru Hartu nosēdināt kaut kur. Tas viņiem tomēr tāds nākotnes vārdsargs arī. Nu, kā jebkurš vārdsargs NHL uz augšu, uz leju, bet tas Kolumbusas plāns ir vienkārši neeksistējošs. Ja viņš eksistē, tad viņš ir uzskricēlēts uz kaut kādas salvetes, kurai pusi ir noplīsus, un tad viņi mēģina saprast, ko viņi tur vakar pierakstīja. Nu, tas viss jau pirms sezonas ar Maiku Babcocku, kā viņiem nācās atlaist galveno treneru, pirms viņš ir kaut vienu pārbaudas spēli notrenējis. Nu, šobrīd izskatās, ka varbūt tas nebūtu bijis sliktākais variants. Jā, tu ieliec vietā Paskālu Vincentu, kurš arī izskatās apmaldījies 3 priedēs. Tagad arī, iedomājieties, komanda nodraftē savu nākotnes centru uzbrucēju. Nu, nākamais Riks Nešs apmēram. Spēlētāji, kur būvēt komandu. Centrs, svarīgākā pozīcija uzreiz aiz vārdsarga. Ar 3. numuru paņem Adamu Fantilī. Kurš labi spēlē arī. Tur tā lieta, viņš labi spēlē, vāc punktus. Nav tā, ka viņš krīt ārā no tās bildes. Viņš labi spēlē. Un tad viņš tiek likts malā. Komandai cerības tikt play-offā šobrīd reāls nav. Tad drillē viņu, māca viņam spēlēt, liec viņu spēlēt visu laiku kā pirmajam centram, lai viņš sastopās ar McDavidu, Meķu uz visiem pārējiem, lai viņš mācās no viņa. Viņi ieliek malā. Jā. Es nezinu, uz kurien... Uz kurien var tas viss? Es nezinu, rodas iespējas, ka viņi ir skatījušies Rīgas Dinamo kaut kad pirms pāris gadiem un smēlušies iedvesmu. Tur vispār nav nekādas tādas ilgtermiņa stratēģijas. Jā, tāda pamata nav. Jau kādu laiku, man liekas, Elvis nonāk citā komandā. Es nesaku, ka viņam iet labāk vai sliktāk. Bet es gribētu redzēt, kā viņš izskatās, jo tā pagājušā sezona arī statistika drausmīga. Starp regulāri spēlējušajiem NHL vārdsargiem sliktākā statistika. Tāpēc varam teikt, sliktākais NHL vārdsargs pagājušajā sezonā. Pagājušajā sezonā, jā. Bet tā ir viena sezona. Šajā sezonā, kā jūs teicat, tas upper middle class. Un pagājušajā sezonā jau arī viņiem aizsardzība bija drausmīga. Nebija jau tā, ka mēs Vikins slaida iekšā metiens no centra. Tur katru spēli vienkārši tev brauc iekšā dārziņā tanks, un tad nevis omnibus izbraukā tos tomātus un redīzes, bet tev reāli tanks izvanda mazdārziņu, un tad tu domā, kur palika man siltumnīca. Jā, un pat vairāk šašīgi nevar uzcept. Reāli, Kolumbus ir tāda mistiska organizācija. Kaut arī sākumā likās, ka nonāca šajā komandā, šajā klubā, likās, wow, jā, tiešām viņi augs, un piesaistīja Patriku Lainu, Johnny Gaudreau, Fantilī. Izskatījās, ka šī sezona varētu būt tāda izaugsmes sezona. Beigās izaugsme tur ir tālu, ļoti tālu redzam. Tur tālu. Es domāju, ka GM-am tur arī Kolumbus fani jau uzsver. Ja kluba vadībai īpašniekiem interesētu, kas notiek, visticamāk GMs jau tiktu aizsūtīts vasarā plūkt Pienens parkā. Bet, Kekalēnis mēs redzam, Kolumbus ir ļoti labi jaunie spēlētāji. Tiešām ļoti labi. Tas, kas ar viņiem tiek darīts sezonas laikā, ir absurds, bet viņiem ir labi jaunie spēlētāji, kur tiek marinēti, nepareizi izmantot tā tālāk. Bet
kā skauts, kā draftētājs, viņš ir ļoti labs. Kā GMs. Patālu no laba, un ir arī iepriekš jau lasīts. Daudz spēlētāji ir pametuši Kolumbus līderi tieši. Daudz ir lasīts par to viņa skarbo attieksmi, ka viņš ir tieši, bet nenormāls skarbs. Viņš pateiks, ko viņš domā. Nav pamata viņam tādam būt. Es teiktu, Aizermans varētu būt tāds, kurš ir reāli sasniedzis, izveidojis tās konkrētspējīgās komandas. Un paskaties arī vārdsargi, kas ir bijuši Bobrovskis, pirmais numurs, arī prom, Korpisalo, arī, labi, viņam tur tā karjera tur veidojās, neizveidojās, viņš arī prom. Elvs, drīzāk arī būs prom. Nākamais, kurš būs, arī būs prom. Visi prom, neviens tur baigi nepaliek. Tā ir tā mainība, bet tas, ko Kolumbus dara, neizskatās. Es pat negribētu teikt, neizskatās loģiski, neizskatās plānveidīgi. Viņi tiešām pieņem tādu lēmumu, tad viņi paņem to striķīti un mēģina izdomāt, kā mēs varam savienot visu šīs lietas. Meklē kaut kādus kopsaucējus, lai kaut kur nonāktu. Viņi paši sevi ir nolikuši tādā ļoti sliktā pozīcijā šobrīd, kad citas komandas zina, ka viņi grib un viņiem vajag aizmainīt. Un līdz ar to neviens nav motivēts tagad piedalīties kaut kādā vairāk solīšanā un steidzam viņu iegūt. Elvim noteikti nāks tas par labu. Doties uz citu komandu. Jā, bet kad tas notiks, jo tas absurdākais jau arī ir tas, ka arī lasot vienu no The Athletic rakstiem, tas absurdākais ir tas, ka viņi nosēdina par trešo vārdsargu, kur, man liekas, arī tajā brīdī viņi vienkārši par spīti, jo tur tā motivācija, cik pēdējā informācija arī ir iznākusi ārā, ir par to, ka viņš tajā mačā pret Toronto tika nomainīts pēc pirmā perioda, jo viņam bija problēmas ar vēdru, cik es saprotu. Bet to lēmu par to, ka Meržļikins tiks nomainīts, pieņēmis esot Meržļikins. Un ne pirmo reizi savā karjerā. Un tad komandas vadība, kluba vadība noskaitusies un izdomājas, vārdsargs nedrīkst tā rīkoties. Un viņam par to ir jāsēž malā. Sots pienāks. Un nenokomunicējot to ar Meržļikinu, vienkārši tu sēdi kā trešais vārdsargs un tad pats izdari secinājums. Tu loģiski, ka tu izdari secinājums, ka manas dienas šeit ir skaitītas un man ir kaut kur citur jābrauc, kur pret mani neizturās tā. Bet pēc tam vienā no The Athletic rakstiem intervijā pats Kekalainens saka, ka nav jau zvanīts, ka mēs Meržļikinu aizmainīsim. Ja viņš spēlēs tagad kā pirmais numurs, tad mēs esam gatavi viņu paturēt. Tad es domāju, jūs zināt, ko jūs paši gribat. Tas ir reizēm, kā es ieeju saldumu veikalā. Tad es domāju, es gribu nopirkt šito, un tad es sāku skaitīt, man ir 1 cents, 2 centi, 3 centi, man nesanāk nekas, ja teicis sniegs. Arī tu brauc kaut kur ar dāmu, viņi saka, ka viņi grib ēst, un tad tu piedāvā tos variantus, viņi saka, nē, tad piedāvā, es nezinu, apmēram tā, tāda ciperlīga dāma, kuru nevar izlemt, uz kurien doties ēst. Šis izklausās ļoti personīgi. Bet... Nē, tas nav attiecināms uz mani, tas vairāk ir no literatūras un filmām. Nē, bet... bet tas viss, skatoties no malas, es nezinu, tajās sapulcēs ar komandas vadību ir piedalījies viens latvietis, un es ne tu tur nebijām. Mēs Rīgājām mitināmies. Bet tas... Tad mainām, tad nemainām, tad gribam, tad negribam, tad ieliekam viņu vārtos pret Vancouveru, viņš pret Vancouveru, labi, tur tas gols, ko viņi ielaida mazākumā, diezgan Meržļikina. Okay, bet no otras puses, tu neesi spēlējis 2,5 nedēļas. Viņš to spēja praksē. Jā, ir grūti gaidīt perfektu spēli, viņš atvēra izšķirošo bulīti, viņš nosvina, Kolumbusā cilvēki nav akli, viņi zina, kur sēž ģenerālmenedžers, kurš acīm redzot ir pieņēmis šo te lēmumu, lai Elvis pasēž, paskatās spēles no malas. Viņš nosvina šo te uzvaru. Iedomājieties, kā kādreiz Arēna Rīgā vārdsargs, kuram Juris Savickis ir pateicis, ka tu neesi nekā vērts un mēs tev tagad maksāsim kebabos, un tad viņš izcīna uzvaru. Un tad viņš nosvina tā, pret Savicka ložu, tā diezgan demonstratīvi. Elvis izdarīja tā. Viņš nosvinēja tieši pret ložu, kurā Kekalainens tur tās emocijas uzreiz varēja redzēt, un visi cilvēki uzreiz arī savilka, zinot, kur sēž Kekalainens, paskatās. Jā, tas tāds skaists žests. Bet, ko jūs beigās gribat? Jūs gribat viņu aizmainīt? Ja jūs gribat šobrīd viņu aizmainīt, tas reālākais ir tas, vai jums nāksies maksāt daļu no Meržļikina algas, vai jums nāksies kaut ko pievienot darījumam. Nezinu, kaut kādu draftu izvēli vai kaut ko tam līdzīgu. Noteikti. Vai arī kebabu lielos, starp citu, to kebabu ieminējies, man viņš baigi galā paliek, varētu tādu labu sulīgu apēst tagad. Jā, es nezinu, ko te piebilst. Varbūt lēnā garā jāsāk mest miestu. Es domāju, ka jāmet miestu, bet, tas secinājums ir tāds, ka
Kolumbus nezina, ko viņi paši dara. Mēs līdz ar to nezinām, kas notiks tālāk. Neviens nezina. Man reālākais scenārijs liekas vasarā komandām ir vairāk naudas, vairāk laika arī domāt par to, kas notiks tālāk. Ir Drafts tāpat pēc līguma spēlētājiem. Tad, tas šķiet reālāks. Ja tas notiks sezonas laikā, tad mēs nosaucām principā 2 komandas, uz kurām tas izskatās iespējams. Gan jau ir vēl kāda, bet tā reāli iespējams. Tev kandidātu saraksts ir ļoti mazs. Būs vēl jāatcerās, ka LM līgumā iekļauts tās 10 komandas, ko viņš nevēlas tikai izmainīt. Tas atkal ir punkts. Ir iekļauts punkts, ka 10 komandas pirms sezonas tev ir jāiesniedz, kurām tev nevar aizmainīt. Bet to var mainīt. To tīri teorētiski ir iespējams apiet tādā veidā. Ģenerāla menedžers var pateikt, jā, šī komanda ir sarakstā, bet mēs esam vienojušies ar Arizonas Kojotiem, viņi ir gatavi tev uzcelt telti. Tur silts, tev māja nevajag. Jā, paspēlēt koledžā. Uzspēlēt mazākajā arēnā NHL vēsturē. Tad tu pats vari izlemt. Labi, es gribu tik ļoti prom no Kolumbusas, ka esmu gatavs mainīt savas domas un esmu gatavs braukt uz to komandu. Ir iespējams to apiet. Tas nav tā, ka iecirsts līdz galam akmenī, bet, kaltiņš ir paņemts, āmurs arī ir rokās un kāds jau ir sācis svicot. Sācis darīt. Bet, izskatās reālāk, lai gan, arī 32 Thoughts izskanēja, ka līguma izpirkšana vasarā arī kā scenārijs. Man gan arī neliekas reāls. Es domāju, ka Kolumbus negribēs zaudēt neko. Kāda jēga ir izpirkt līgumu savam labākajam? Es saprastu, ka viņš atkal nospēlē 85% atvairītu metienu, tu ieliec viņu vārtos un tu zini, šovakar tā husvārna rūks. Bet tu reāli paliec mīnusos, ja tu izpērts līgumu, tu nedabū neko un tev viņam jāmaksā. Jā, jo tev šo sezonu ir 3 vārdsargi bijuši vārtos. 2 no tiem ir caurumi. Un viens ir tas, ko tu gribi aizmainīt. Un tad sāc domāt, kā tas neliks kopā. Jūs arī nesaprotat. Viņiem ir Tarasos, kuram iedeva tagad uzspēlēt, un kurš pierādīja, ka viņš nav gatavs kā pirmais numurs, un Lotārs te uztais kārtīgi eye-roll. Tad ir Spencers Mārtiņš, kurš parādījās no zila gaisa, un kur tikpat labi arī varētu ielikt vilcienā, jo lidmašīnas biļeti viņam nevajag pirkt, jo viņš nav to nopelnījis. Jā. Tu tik viegli, cik tu viņu iegūti, tik viegli tu arī viņu aizsūtīt prom. Jūs izdomājat, nē, mēs viņu gribam paturēt, jo viņš arī pagājušajā sezonā Merzlikins pēc statistikas bija sliktākais NHL vārdsargs, otrs sliktākais bija Spencers Mārtiņš. Šajā sezonā Merzlikins ir normālās pozīcijās, Spencers Mārtiņš joprojām ir turpat, kur bija. Joprojām ir draņķīgs. Un jums tāds... Nē, viņš īstenībā, mēs viņā redzam potenciālu. Viņš var, mēs redzam. Jā. Nē, mēs jau arī, ja mūsu divatā ielikt NHL vārtos, varbūt tur kaut kas sanākt. Visticamāk, tur sanākt. Pēcspēles intervijas mēs varētu būt tāds labs iedots. Tāds krāsains. Bet es domāju, ka mēs arī varam šīs nots arī noslēgt šo speciālu izlaidumu, ja tā varētu teikt, 35. epizode. Nākam ar viesi? Nākamajā reizē, jā, tas viesis ir un bija izskanējis kāds kolorīts personāžs, kurš skaļi izsakās par hokeju. Jūs varat būt 100% pārliecināti, ka viņš pie mums nenāks viesos, mēs viņu neaicināsim, mums nav viņš interešu lokā un arī, godīgi sakot, mums nav par ko viņu runāt. Par ko. Viņš vispār neietilps mūsu tajā, figūriņas, ka liek bērni 3 stūrītes un tu mēģini dabūt iekšā tajā kvadrātiņā. Viņš tas 3 stūrītes, kas neliek tajā kvadrātiņā. Tā kā tu ņem nākamo. Es jau negribu neko teikt, bet tu piemini figūriņas, man uzreiz ir tāds šāhs. Varētu uzspēlēt šāhu. Tev ir mēģināt 4 stūri iestūķēt apli un nesanāk. Vai arī līdzīgi kā ir tie video lidmašīnās, kad cilvēki mēģina tos koferus ielikt stāvs pozīcijā, kad viņš jānoliek guļus, viņš mēģina spēku likt un neiet. Nevienmēr cilvēkiem sanāk. Nevienmēr arī mums sanāk. Būsim godīgi. Bet vismaz forši, kad ir par ko parunāt un, godīgi sakot, šādu stāstu kā Elvis, tas tikai paspilgtina to virtu un vismaz cilvēkam arī tas hokejs un NHL vairāk interesē. Jā, jo tās ziepju operas, viņas pārdodās. Būsim godīgi. Mīls viesuls jau reāli, cik ilgi iet? Uzreiz pēc rīta panorāmas. Cik viņš ilgi iet? Es godīgi tev atbildēšu, ka es nemaz nezināju, ka viņi rāda pēc rīta panorāmas. Es zinu, ka viņi rāda kaut kādos 5-6 vakarā. Nē, 6 ir ziņas. Laikam 5. Tas laikam ir tas atkārtojums no iepriekšējās dienas visdrīzāk pēc rīta panorāmas. Un tad uzreiz jāslēdz prom. Jā.
Nu, labi, Fürstenhofa, jā. Jā, Sturmderlība. Labi, beigsim ar šo te Rozamundas Pilčers romānu ekranizējumu. Dosimies darīt īstas lietas. Un gaidām nākamo epizodu. Ja kāds šo klausījās stīrot sniegu, tad lai labi iet. Jā, lai tiešām vismaz arī patīk. Bet par tiem kalendāriem ir vēl pāris palikuši ar interesi, tad uzrakstiet jau pāris cilvēkiem. Cik maksā? Nu, uzrakstiet, pateiksim. Būs labi.